Labdien, uzņēmēji! Ieskatieties silvexpro.lv mājaslapā dokumentu veikalā. Man ir labs piedāvājums. Ir izstrādāts pasūtījuma darba izpildes līguma paraugs. Esmu ieguldījusi tur savu zināšanas pieredzi. Esmu strādājusi ilgu laiku dažādos uzņēmumos. Un esmu parūpējusies par tādu līguma sagatavošanu, kas jums noderētu situācijās, kad jūs pēc klienta pasūtījuma izgatavojat, vai tā ir iekārta, vai tas ir kāda sistēma, ko jūs uzstādat, vai tas ir, piemēram, mazāka, ko jūs pēc savas izstrādātas skices saražojat, piegādājat un uzstādat klientu norādītajā vietā. Tātad šis līgums būs piemērots tādām apjomīgākiem darījumiem, lai jūs nodrošinātos to, kad jums ir skaidri nosacījumi un klientam ir iedotas skaidrs norādes par to, ko jūs sagaidat, kādos termiņos maksājumus un kādas ir jūsu tiesības, ja, piemēram, šāds maksājums laicīgi netiek veikts par kādu no šiem izpildes posmiem. Tātad līgums ir paredzēts gan situācijām, kas ietver pilnu procesu no skices sagatavošanas līdz uzstādīšanai un nodošanai klienta norādītajā adresē. Gan tas arī derēs tanos gadījumos, ka klients atnāk ar savu skici, vēlās pēc speciāla pasūtījuma saņemt konkrētu ražojumu, un viņš šo ražojumu saņem jūsu norādītajā izsniegšanas vietā. Tad, ko līgums satur? Līguma saturs ir 9 lapas, vispārīgie un speciālie noteikumi. Vispārīgie noteikumi satur šo te visu procedūru aprakstu. Tas ietver arī garantijas, atsauces par garantijas noteikumiem un arī iespēju atkāpties no līguma, lauzt līgumu. Un arī speciālā sadaļa, kurā jau ir ielikti dažādi piemēri, paraugi, kā aprakstīt konkrēto situāciju šajā līgumā. Un šajā speciālā noteikuma sadaļā jūs, protams, varat skaidri noteikt uz šo pasūtījumu, kas ir šī pasūtījuma ietvaros jāizdara. Jā. Jo vispārīgie noteikumi nosaks visus šos gadījumus. Un, ja jums ir vajadzība šo līgumu paraugu vai kādu citu izstrādāt specifiski jums un jūsu vajadzībām, sazinies ar mani, palīdzēšu, sniegšu konsultāciju un padomus. Paldies!